Vasaras brīvlaiks paskrējis gluži nemanot, un atkal atskanējis pirmais skolas zvans, aicinot skolēnus apgūt jaunas zināšanas. Jaunajā mācību gadā Augšdaugavas novada skolās mācības uzsāka 2003 bērni. Šogad, diemžēl, mums ir sarucis bērnu skaits. Sarucis bērnu skaits pirmajā klasē. Pirmajā klasē mums ir mazāk par 17 izglītojumiem nekā pagājušā gadā. Vēl viens nav visai labs rādītājs, tā ir pirmsskola. Arī pirmsskolas grupiņās un iestādēs kopā ir samazinājies bērnu skaits par 41 bērnu. Toties viens no labiem, patīkamiem pārsteigumiem ir 10. klase. Izglītojumu skaits 10. klasē mums ir palielinājies par 47 izglītojumiem, neskaitot neklātienes izglītības programmu. Vasaras nogalē pašvaldības pārstāvji apmeklēja izglītības iestādes, lai novērtētu to tehnisko stāvokli, veiktos remontus, izvērtētu problēmas un meklētu risinājumus. Visas skolas ir gatavas jaunajam mācību gadam. Visās skolās ir atbilstoša materiāla tehniskā bāze, sakārtota laba fiziskā vide. Runājot par materiāla tehnisko bāzi, ļoti daudz sava darba ir ieguldījuši skolotāji. Jo šis mums būs mācību gads, kad tikai 3 klases pamatskolā paliks, kuras mācīsies mazākumu tautību izglītības programmā. Līdz ar to skolotāji ir izdomājuši daudz dažādus jaunas uzskates līdzekļus, daudzus izdeles materiālus tieši šiem klasēm, lai bērniem būtu vieglāk pāriet no mazākumtautību izglītības programmas uz latviešu valodā izglītības programmu. No pašvaldības ir iegādātas gan digitālās platformas mācību priekšmetos, tās, kas ir mūsu valstī pieejamas, gan ir izdeles materiāli iegādāti, gan ir iegādāti, lai strādātu pēc kompetenču izglītības visi jaunie materiāli, kādi ir pieejami valstiski, kurus varēja iegādāties. Visās novada skolās ir nodrošināts nepieciešamais pedagogu sastāvs. Pašlaik praktiski nav vakantu vietu. Šajā mācību gadā ir klātnācis viens jauns pedagogs, kurš strādā par vēstures skolotāju Medumu iespēju pamatskolā un paralēli turpina studijas augstskolā. Pagaidām vēl novadā turpinās iepirkumi par skolēnu ēdināšanu, tāpēc tikai septembrī būs zināms vecāku līdzmaksājums. Savukārt 1. un 4. klasēm ēdināšanu joprojām sēdz valsts un pašvaldība. Šajā mācību gadā būs jauni izaicinājumi. Lielākais no tiem ir vienota skola. Uz apmācībām tikai latviešu valodā pāriet arī 2., 5. un 8. klase, bet mazākumtautību mācību programmu turpinās apgūt tikai 3 klasēs – 3., 6. un 9. klasē. No šī gada 10. klasēs tiek atsevišķi nodalīta vēsture no sociālajām zinībām, kas agrāk bija vienots priekšmets. Daudz stingrākas prasības būs kārtojot centralizētos eksāmenus. Proti, lai iegūtu atestātu, 9. klases skolēniem jāsasniedz 15% minimālo kopvērtējuma slieksni, bet 12. klasēs 20%. Vēl viens no izaicinājumiem šajā mācību gadā mēs pārējām uz jauno vērtēšanas sistēmu, skolēnu zināšanu vērtēšanas sistēmu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem skolēnu zināšanu vērtēšanā tagad vairāk vērība tiek pievērsta lielajiem pārbaudes darbiem, it sevišķi noslēguma pārbaudes darbiem semestros, un skolēni nedrīkstēs visus darbus pārrakstīt. Būs noteikti katrā skolā darbi, priekšmetos, kurus drīkstēs pārrakstīt. Un arī procentuāli vērtējumu vairāk ietekmēs tas, kā skolēns apgūst ikdienā mācamo vielu, kā arī pēdējie lielie pārbaudes darbi. Skolu tīklā pagaidām izmaiņas nav gaidāmas. Augšdaugavas novadā šogad darbu turpina 13 vispār izglītojošās skolas, 1 speciālā pamatskola un 3 pirmsskolas izglītības iestādes. Novadā darbojas arī sporta skola, 3 mūzikas un mākslas skolas, kā arī interešu izglītības iestāde. Mēs esam ne jau tikai šogad skatījušies pagājušajā gadā un visās tās vadlīnijās, ko izglītības ministrija piedāvā. Draudi vienmēr ir. Draudi vienmēr ir attiecībā uz izglītojamo skaitu, cik ta beigās skolās būs, un kritums arī pirmajās klasēs ir ļoti liels kritums. Mēs neesam izņēmums, un līdz ar to pašreiz mēs secinām, ka šo
šo mācību gadu, kas tagad iesāktās 24. 25. ar šo skolu tīklu mēs noteikti vilksim, varbūt būs kaut kādas resoriskas izmaiņas un visu pārējo, bet skolu tīkls nemainīsies pašreizējā situācijā. Grūti pateikt, ko vēl sagatavos izglītības ministrija uz nākošo gadu. Finansējums, kāds būs, teiksim, budžetā ar 1.4. klašu ēdināšanu no valsts puses, plus visas tās izmaiņas pedagogu samaksā, un tā visām lietām piepildījumu klasē līdz beigām, kāds būs uzstādījums. Un tas ir ļoti liels saskaitāmais, bet labāk jau nebūs izglītojuma mazāk. Novada skolās izglītojas liels skaits bērnu no citām pašvaldībām, par ko tiek veikti savstarpējie norēķini. No jaunā gada šo norēķinu kārtību draud atcelt, un tas var sāpīgi sist pa pašvaldību budžetu. Pašvaldībai jārisina arī daudzi citi jautājumi, piemēram, skolēnu pārvadājumi, ēdināšana un drošība. Šogad pašvaldība iegādājusies 4 jaunus autobusus skolēnu pārvadāšanai. Katras mācību gads ir, kā katra cilvēka dzīvē, gandrīz kā jaunais gads. Tas ir, teiksim, atskaites punkts visam mācību garajam procesam, tai mācību gadam. Es gribētu novēlēt vecākiem, pedagogiem, lai šis mācību gads nenes kaut kādas īpašas izmaiņas domāšanā, un galvenais ir, lai vecāki un pedagogi ieliktu maksimālas pūles tos izglītojumos audzināt, mācīt, lai viņi pietiekoši daudz zināšanu iegūst priekš nākošās dzīves.